Vakarā pirms Ziemassvētkiem kādā namiņā Ziemassvētku rūkīši taisījās iet gulēt, bet turpretīm kādā tumšā ālā Ziemassvētku vecīša ļaunākais ienaidnieks Burvis Gargaks plānoja Ziemassvētku izjaukšanu. Rūkīši nogierbušies, nolikuši smago dāvanu maisu, kuru viņiem uzticēja Ziemassvētku vecītis, un gāja gulēt. Burvim bija lieliska ideja, kamēr rūkīši guļ, nozagt dāvanu maisu. Gargaks noskaitīja buramvārdus un maisu aizbūra uz kādu skolu un nobūra tā skolas skolēnus. Nākamajā dienā rūkīši pamodās, apģērbās, iedzēra kafiju un ieraudzīja, ka maiss ir pazudis. Un nekavējoties sāka meklēt. Viņi izmeklēja visus mežus, mājas, ielas un skolas, bet tad atcerējās par kādu lauku skolu. Pirms rūkīši iegāja skolā, viņi ieraudzīja, ka skolu apsargā noburtie skolas skolēni. Viņi saprata, ka tur ir maiss. Rūkīšiem radās ideja aizmanīt noburtos bērnus prom no durvīm, un viņi to izdarīja un iegāja skolā. Rūkīši aizgāja katrs savu pusi. Viens no rūkiem ieraudzīja, ka maiss ir direktora kabinetā, un viņš tajā ieskrēja, paķēra maisu un izskrēja ārā. Sāka aurēt avārijas sirēna, un tādēļ otrs rūkis ātri izlaica laukā pa logu. Kad viss bija mazliet nomierinājies, viens no rūkiem noskaitīja buramvārdus, ko viņam mācīja Ziemassvētku vecītis, un atbūra skolēnus atpakaļ. Viņi bija tik priecīgi, ka viņu prieks deva maisam maģisku īpašību – prieku.